Ne, nav kopā. Jā, ok. Iedod 3 kociņus. 4. Pagaidiet, ok. Mani sauc Reinis, un es spēlēju basģitāru. Mani sauc Karolīna. Es spēlēju bungas. Mani sauc Kārlis Benfolds II. Es spēlēju elektrisko ģitāru. Mani sauc Marta. Es dziedu grupā Velvet in Spite. Acid spilling through the cracks. Shapes of anger recover here to stay. Bija ļoti bailes. Es nezināju, ka Kārlis būs mēģinājumā, bet es zināju, kas ir Kārlis. Un Kārlis bija tā kā ļoti labs ģitārā. Es iegāju tajā mēģinājuma telpā un es zināju, ka būs Karolīna. Un es bišķiņ kavēju arī. Un es ienācu un Karolīna tā kā stāv pie bungām tādā izmisumā. Un man tāds, super izmisums. Un tajā laikā, man liekas, mums nebija basa. Un tāpēc pāris reizēm parādījās Reinis. Man liekas, vienkārši viss ir tik labi, ka es jutos tā nevietā būt tik labā sastāvā. Mums tajā laikā sauc Trumpava. Mēs bijām klasē, un mēs vēl vedām bungas no šejienes. Šī bija diezgan drausmīgi. Un tad man bija jāsaprot, kāds spēlēšana. Man liekas, man tur kaut kas pietrūka. Reiņa incidents. Reinim bija problēmas. Reiņa aparatūrai. Šitādu mazo ģitāras pastiprinātāju, kuram nevarēja distoršanu izslēgt. Viss, kas nāca ārā, ir feedbacks, un nevarēja vispār dzirdēt, ko es spēlēju. Tas bija ļoti bailīgi, bet tad, kad tā klase piepildījās un mums arī draugi atnāca, kā visi dejoja līdz tām dziesmām, tas bija ļoti forši. Tas mikrofons arī nebija baigi labais. Viņš bija slikti līdz tā kā sākās koncerts, un viss bija labi. Mans angļu valodas skolotājs ienāca vienā brīdī, man liekas, matemātikas skolotājs arī. Tā kā bija ļoti forši. Tā saspēlēties kopā īstai publikai priekšā, manuprāt, pieredze neatņemama. Mēs spēlējam tikai coverus tajā laikā, tāpēc publikai tiešām tas ļoti patīk. Mēs piedalījāmies Katrīnas Tīmas veidotajā īsfilmā 17. Ne, 18. 18. Un viņi mūs uzaicināja būt kā kadrā, kur ir kadrs, kur notiek viss tā kā grupas koncertā. Un mēs esam tā grupa, kuras koncertā tas notiek. Nemēr, ka tāpēc, ka Karolīna nemaz nav kadros, jo tas bundzinieks ir tā kā filmas tēls. Kaut ko pirms beigām tieši ielikt, un tik sīki izklausījās. Tā pam. Es atceros, Katrīna man vēl pie tam paprasīja, vai mēs varētu mēneša laikā izdomāt, uzrakstīt pašu savu dziesmu. Es viņai teicu, nē. Mēs spēlējām dziesmu, kas šodien tiks atskaņota ansamblī. Dziesma no grupas Garbage, kur sauc I Think I'm Paranoid. Bija tik forši cilvēki, tā kā viņam pateica, ka viņam ir jādejo tā kā pie labākās mūzikas ever, un mēs tā kā spēlējam uz riņķi vienu to pašu dziesmu. Un tā, viņa nav tāda baigi dejojamā dziesma, bet cilvēki tāpat dejoja un bija ļoti atbalstoši. Bet kāds uzrakstīja, nezinu kam, tā kā, jā, Jūsu covers, tā kā tagad tā oriģinālā dziesma reāli tā kā mid, un mums vajadzēja Ernestam skaidrot, ko mid nozīmē. Pēc tam mēs tur vispār kaut ko džamojām aplītī. Kaut kāds moments bija, ka mēs kaut ko gaidījām, un tad mēs bijām uz paklāju un vienkārši... Vienā brīdī Kārlis spēlēja Brazil vai kaut ko, tā kā vienkārši... Wonderwall.
tā ir pirmā arī reize, kad mūsu īstais grupas nosaukums tagadējais Velvet in Spite parādījās kaut kur publiski subtitros. Mēs izgājām ārā un tur stāvēja cilvēki. Un man kaut kā sāk iesist, ka cilvēki nāk uz šo pasākumu. Un tas bija tāds bailīgs moments. Man, ka cilvēki maksā, lai būtu šeit. Tāds spiediens uzreiz. Smells Like Teen Spirit mēs nespēlējām. Man tā liekas. Mēs nespēlējām Smells Like Teen Spirit, kas ir ļoti labi. Bet mēs spēlējām citas populāras dziesmas, un arī tas bija, manuprāt, preview mūsu G-Mon versijai. Jā, manuprāt, visiem ļoti patika. Cilvēkiem pēc tam parunājām, viss bija sajūsmā. Mums Ernests pievienojās depo uz skatuves, bet bija kaut kāds tā kā, vai kāds zina šo dziesmu? Un Ernests zināja šo dziesmu. Es tam teicu cilvēki, ka vajag tās abas dziesmas. Bet pietrūkst pašiem oriģināla dziesmas, nebija nekādas jaunradas, un tad, principā, pēc tā, manuprāt, tas mums arī viss sākās. Nekad nebija piedzīvojis dzīvē, ko nozīmē pirmā plata pirmajā ģimnāzijā. Vispār pirmā plate, kā tāda, viņa pirmajā ģimnāzijā nebija ļoti ilgi bijusi, un tad Katrīna viņu atveda atpakaļ un uzaicināja mūs arī piedalīties. Man bija tāds jāpiedalās, kāpēc nē? Tikai man jāaiziet, vienkārši jānospēlē, tā kā šis jāizdara. Neko īsti negaidīju. Nāca doma, ka mēs vienkārši nospēlēsim. Es pat nenoskatījos pārējos. Viens nebija labā formā, nevienam visiem ir tāds piekdiena kaut kāda. Kad mēs runājam ar žūriju, manuprāt, Patriks Pīternieks arī viņš pats prasīja, vai I Think I'm Paranoid ir mūsu paša dziesma. Mēs teicām, nē. Bija Band Pleasures, kurī viņi spēlēja Dzelzs vilku. Un es kaut ko vēl viņi spēlēja, bet viņi spēlēja Dzelzs vilku, un man ļoti patika. Un es, man liekas, viņam arī nobalsoju, un te viņi uzvarēja skatītāju balsojumā. Un viss likās loģiski, tā kā, ka viņi arī uzvarēja žūrijas balsojumā. Bet nē. Mēs uzvarējām, un mēs dabūjām iespēju ierakstīt skaņu studijā pie Patrika Pīternieka. Pārsteigums, milzīgs pārsteigums. Un tad mēs dabījām trofeju, man ir bilde ar trofeju. Mēs dabījām kādu maisiņu ar konfektēm, un mēs dabījām ierakstu studijā. Es nezināju, ka Valvā ir ierakstu studijā. Mēs neviens nezinājām, man liekas. Tāds modinātājs zvans, ka mums nav dziesmu, ko ierakstīt tajā studijā. O pavasara ballē, man ir tik daudz video, kā es pie Reinika reivoju. Nē, es visu laiku stresoju par to, ka mums būs jāiet dziedāt uz tās galvenās skatuves. Mums būs jāiet dziedāt uz galvenās skatuves. Tāpēc es tā kā uz olām vispār nelīdu iekšā. Mēs pie olām tādā mošpitā bijām. Laura Reiniku mēs satikām. Man ir tas gods sargāt viņa vesti, kamēr viņš uzstājās. Un viņš man ļoti piekodināja, tā kā viņam bija maks un atslēgas kabatā. Man bija viņa vesta. Un es tā kā ļoti dejoju, es visu laiku čekoju, vai viņa monstri ir. Un man bija pēc viņa uzstāšanās jāskrien un jāatdod tā vesta, bet tad es tā kā aizskrienu atdot vestu un tad jāiet uzstāties, vai? Un es aizskrienu viņam atdot vestu, es atskrienu atpakaļ. Karlīņa jau tā kā nāk ar šķīviem, un tā kā Džeka arī nāk ar savus instrumentiem un izskrien tā kā prezidenta, viņa tāds, nē, nebūs. Mums bija paredzēts uzstāties pašiem pēdējiem tieši pēc Lauras Reinikas. Principā Olas, Lauras Reinikas un vispārējiem viņi mūs vienkārši iesildīja. Kā main uzstāšanās būtu mūsu. Bet viņi kā jau īsti
mūziķi kavējās, katrs nedaudz 20 minūtes nokavēja. Un mēs beigās nespēlējām, jo Olas, kas tur arī spēlēja, un Lauris Vēnīgs mūs izstūma ārā no setlista. Tas bija ļoti stulbi, jo mēs ļoti gatavojāmies. Es ļoti daudz lietas palaidu garām, tikai tāpēc, ka man bija pat mēģinājumi vai jā. Un tad es jums darām. Beata Kēnbalot man uzrakstīja, ka viņa taisa otro reizi pasākumu jaunajiem mūziķiem Tallinas ielas kvartālā, kur var uzstāties jebkurš 10 minūšu ietveros un skatītāji nāk un balso. Tur bija dažādi līmeņi, bet vairāk mēs visi bijām nesen ienākuši mūziķu industrijā. Vislabākās bildes, kas mums ir ar mums, ir no tā pasākuma. Tur bija profesionāls fotogrāfs un jā, miks. Es teiktu, tā bija mūsu oriģināla dziesma 17 debija. Un arī pēc tam backstage'ā vienkārši notika koncerts. Tā bija tā grupa, kas uzvarēja, bija no, man liekas, Dārziņu vidusskolas, un viņi visi tur ar trompetēm un viskādiem instrumentiem. Man ir video vēl, ka ir backstage'ā vienkārši privātais koncerts pēc tam. Bet bija forši, ļoti forši vakars. Svaigākais, kas mums ir bijis tā kā ārpus roka skolas pasākumiem, mums bija, mēs uzstājāmies pirmajā platē arī šogad. Un mēs uzstājāmies kā viesi, kas bija tā kā, man liekas, jauns līmenis. Tā kā uzrunāja, mums tur pieteica, kā viesis Jānis Petersons no citiem zēniem sēdēja žūrijā pirmajā rindā. Tas pats kora diriģents, viņi jau mūs visus zināja. Mēs uzvarējām studijas laiku aprīlī. Un mēs ierakstījām dziesmu janvārī. Tātad mēs praktiski pusgadu strādājām ar vienu dziesmu ļoti on and off. Tas ir īstenībā nereāli, jo tagad domājot, ka mēs gan gadu vēlāk viņu rakstījām janvārī. Tā bija vesela diena. Tā kā tas bija no 11. līdz 11. vakarā, man liekas, mēs bijām tajā studijā. Un tas mums bija pilnībā bez maksas. Un tie abi džeki, Patriks Kārlis, viņi visu to dienu bija ar mums un visu to dienu cīnījās un strādāja ar mūsu mazo nieka dziesmu. Es kaut kādā diezgan laicīgi, es diezgan ātri ierakstīju. Kārlim aizņēma 3 stundas, lai ierakstītu ģitāras partijas, un man aizņēma stundu, lai ierakstītu basa partijas, tad es jūtos pārāks pašlaik. Bet tajā brīdī, kad mēs rakstījām studijā, man liekas, viss mainījās. Nu, tā kā, kad beidzot tā skaņa kaut kāda radās, un mums visiem tā kā iepatikās, man liekas, vairāk. Man bija stress. Kā jebkuram māksliniekam, ka nevar izbaudīt savu mākslu, vai ka nav labi, vai nav ideāli, vai nav kā gribētu. Forši ir dziesma, forši ir ieraksts, ko ar to darīt. Tas ir tā kā jālaiž pasaulē, right? Jā, mums bija tikai jāreklamē, jādod cilvēkiem ziņa, ka šis notiek, lai viņi ir gatavi. Un tad mēs ar Martu iegājām tā nopietni ļoti. Mēs sākām taisīt TikToks. Kārlim un Dēnim bija ļoti jāatri šo filmēt. Viņi visu laiku mums arī tā kā prasīja, ka mēs varēsim filmēt nākamo TikToku. Un mēs aizgājām te Martu blakus uz Circle K. Un tad mēs tur nofočējām mūsu fotosesiju. Un tur tāpa mūsu cover bilde. Ar ko mums asociējas dziesma, ko mēs gribam uz tā kā bildei dziesmai. Tā ir kūka. Tā ir īsta kūka. Tā ir īsta kūka, kuru mēs paši taisījām. Un tur bija visu kaut kādas idejas, tā kā Reņģis, tu gribēji mest tās biljardu bumbas kūkā. Tā kūka bija tā kā ideja, tāpēc, ka tā ir tā kā 17. dzimšanas diena, bet tā kā tā ir tāda, tas gads. Tā dziesma par to, ka cik bēdīgs tas gads, un tāpēc tā kūka ir tāda pusdrupusi. Kad 17 iznāca, es tajā brīdī biju vienā konferencē, tad es visiem apkārtējiem, es viņiem arī pateicu, noklausies dziesmu. Un man klases biedrs tieši sēdēja priekšā, un viņš tā kā atver tieši storiju, kad iznāk tā dziesma, un viņš atver Spotify uzreiz, viņš tā kā rāda, un tā kā es viņu nobildēju, un tad es teicu, lai visi tā dara, lai visi draugi tā dara.
Un tad mēs visus pēc kādas bildējām, kā viņi klausās mūsu dziesmu. Jā, un es atceros, Karolīna sūtīja video, kā saimā atskaņoja. Tas nebija mūsu vibes, pie kura mēs bijām pieraduši īstenībā spēlēt. Tā dziesma bija tāda nedaudz uz depresīvo vilku, es nezinu, kāpēc. Uz roks tāds nedaudz bēdīgais, melanholiskais roks. Man iepatikās tā riktīgi. Man liekas, nav nevainas šito dziesmu. Bet, manuprāt, ļoti fantastisks dziesmas iznāca, un cilvēkiem arī patīk. Paldies Ernestam, Ernests ļoti fantastisks skolotājs tētim, saviem vecākiem. Visiem, kas piedalās Ernesta Lībiešu rokmūzikas skolas grupās. Paldies Patrikam Pīterniekam. paldies visiem, kas klausās. Paldies Karolīnai, Reinam un Kārlim. Es vēlos, protams, pateikties arī Velvetam. Es jau paldies Ernestam. Paldies Ernestam! Šis ir rīktīgi forši. Velvet in Spite ar dziesmu 17. Jauniešu indie rock mūzikas grupa Velvet in Spite, kuras sastāvā ir Mārta Krampe, kaut kur dzirdēts vārds, ne? No grupas vēstulēs. Kārlis Benefelds, Reinis Frīdbergs un Karlīna Kuplā. Viņi beidzot ir izdevuši savu pirmo oriģinālu dziesmu 17, ar kuru startē Latvijas jaunās mūzikas radarā.